Viss Pēters ir te. Labvakar! Labvakar, laika ziņās. Šī nedēļa Latvijā iesāksies ar saulainu un arī siltu laiku. Arī šodien atkārtots 1972. gada maksimālās gaisa temperatūras rekords Zosēnos. Tur gaisa temperatūra pēcpusdienā sasniedz 24,8 grādus, bet visaugstāk šodien termometrs stabiņš pakāpās Bauskas novērojuma stacijā. Tur temperatūra sasniedz 26,6 grādus. Un diena bija saulaina, to arī varam redzēt satelīta attēlā, jo virs mūsu teritorijas mākoņu nav teju it nemaz. Arī šajā naktī nokrišņi Latvijā nav gaidām un tāpat arī mākoņu būs maz, bet vispirms aplūkosim, kāda laikapstākļi gaidām Eiropas lielākajās pilsētās. Daudz viet atmosfēras spiediens ir augsts un nokrišņu ir mazāk, īpaši Eiropas dienvidos. Romā gaisa temperatūra rīt sasniegs 32 grādus, Marseļā 26 grādus silts, bet zemāks atmosfēras spiediens ir virs Anglijas. Tur laikapstākļus nosaka ciklona darbība, arī temperatūra zemāka, un līdzīgi arī Eiropas ziemeļos temperatūra vien ap plus 20–23 grādiem, un tur brīžiem gaidāms lietus. Bet pie mums, kā jau minēju, šī nakts aizritēs bez nokrišņiem, arī mākoņu debesīs būs maz. Pūšot lēnam vējam, atkal daudz viet veidosies migla. Redzamība var pazemināties arī līdz pat 100 metriem, un autovadītājiem jāņem vērā, ka braukšanas apstākļi rīta stundās var būt sarežģītāki. Zemākā gaisa temperatūra šajā naktī atkal gaidāma Latvijas austrumos, tur gaisa sadesīs līdz plus 10, plus 13 grādiem. Dienā arī mākoņu būs maz, laiks būs sauss un vasarīgi silta diena ir gaidām arī rīt. Maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 20, plus 27 grādus un arī dienā ir gaidāms lēns vējš. Galvaspilsētā ik pa laikam debesis aizklās kāds mākonis, tomēr nokrišņus tie nenesīs, gaisa temperatūra naktī ap plus 16, plus 18 grādiem, bet rītdienā termometrs stabiņš pakāpsies līdz 25–26 grādu atzīmēju. Arī trešdien lielā daļā valsts laiks vēl būs sauss, tomēr rietumos mākoņu debesīs jau būs vairāk un gan naktī, gan dienā tur ir iespējami arī nokrišņi. Dienā gan lietus var būt stiprākas un tāpat pastāv arī negaisa risks. Gaisa temperatūra trešdienas naktī plus 10, plus 16 grādi, atkal vēsāks būs Latvijas austrumos Latgalē, bet dienā vasarīgi silts plus 19, plus 27 grādi un arī otrdien un trešdien tātad ir gaidāmi jauni siltuma rekordi. Ceturtdien laikapstākļi jau pamainīsies, atmosfēras spiediens pie mums pazemināsies, daudz viet Latvijā būs gaidāmas lietus, to var pavadīt arī pērkona negaiss ar stiprākiem nokrišņiem, īpaši nakts stundās. Naktī temperatūra vēl 10–16 grādi, būs jūtams arī brāzmains vējš. Vēja brāzmas valsts rietumu un centrālajā daļā pastiprināsies līdz 15–19 metriem sekundē. Bet dienas laikā debesis pakāpeniski skaidrosies un nokrišņus sagaidīsim tikai Latvijas austrumos un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 18, plus 21 grādu. Prognozes liecina, ka tuvojoties nedēļas izskaņai, naktis gan kļūs vēl dzastrākas un vietām termometrs stabiņš noslīdēs līdz pat plus 5, plus 6 grādu atzīmēji. Bet dienas vēl aizvien būs mēreni siltas, jo temperatūras varstīsies ap plus 20 grādiem. Šobrīd laika ziņās tas viss, lai jums patīkams vakars, visu labu! Paldies, tev, Ilze!